cik daudz laika pagājis. Es domāju arī atbraukt. Jā, tie tik bija jautri laiki. Atceries, kā mēs to trako projektu taisījām? Oh my God! Čakils! Nekas nepiemini. Vēl pat atcerēties. Oi, Dievs! Kā viņš saucās? Jā, doma jau, kad projektu taisījām, atceries toreiz? Tā doma jau bija labi, bet tas pētījums. Mans Dievs! Es nemaz neatceros, kā viņš tur saucās, ja godīgi. Pagad. Nu, nav jau vairs svarīgi. Nav svarīgi. Jā. Ko tādu jau tikai Roza Magona varēja izdomāt. Jā. Nu, bet protams, Margrietnīga bija pārbīgusies, ne? Nu, jā, bet tu iedomājies, kā lai nepārkustās. Meitenes to pasniedz no darbinieku puses. Kā var pelnīt ar minimāliem ieguldījumiem? Mans Dievs! Bet tā arī viņi saucās. Tā arī viņš saucās. Paldies, kā atcerējies, jā. Klausies, tūpes, saulespuķu sēklas. Un balināti džini. Jā! Beidz, es taču vispār neko savā skapī nevarēju uzvilkt. Atrast vispār neko nevarēju. To jau varēja redzēt. Tu stājot ar tādas sienās uzslidām un magons kleita. Šitā te visu laiku tikai tās kurpes iztās. Ko tās balvos līgas laiku zaud. Magonai vajadzēja nākt tev palīgāt. Tu atceries to visu vai? Kā raustīja valodu, jā? Jā, valodu, jā, tā nāc tev kāds klāt. Tā tu sāc valodu raustīt. Taksa! Excuse me, I'm sorry. Bet klausies, tā roze. Tā roze, mūsu cēlā roze. Tā taču cēla mums visu pēc kāds apšana. Jā. Mūsu nabaga Margrieti. Nu tā tik domāju, kas būs tas pirmais, kas nāk, kas būs tas īstais un forever and ever. Jā, Margrieti. Bet izturējām taču godam, vai ne? Brīnums, ka vēl no universitātes neizmeta. Kur tad tik trakas kāds izmetīs? Pašas labākās kursā bijām un aizstāvējām godam visas projektu. Nu, pasaki, to. Meitenes. Jā, neviens neko tādu gan nebija gaidījis. Nu, jā, šitiem izpēc šoklādīt, netos brīnums. Cik tas pulkstenis rātas? Pareizi viņam tur tās 2 stundas. Jā, tā laikam, cik viņam vajadzēja būt klāt, ne? Līgām! Paskaties, kā vēlni pieminējušies klāt, ko? Jā, taisnība, es sakārtošu vēl. Lūdzu, paķīt salies, tā smukšķis. Jā, es iešu. Jā. Ai, meitenītes jau klāt! Nu, Rožīča! Tu man arī tik skaista, tik skaista. Kāda? Tas ir Dolce Gabbana. Bet es skatos, ka tev pašai nav slikts. Kevin Klein. Var jau atļauties. Jā. Vai magunīts vienkārši tev liekas sveicinājums? Tu vari palīdzēt. Beidzot uz stabilas virsmas. Cies nevaru lidot. Vismaz ne skaidrāk. Meitenes, palīdziet tai magunī tik pie kafijas. A tu savādāk nevarēsi runāt. Nebūs jau tik traki, būs kafija, būs pīrādziņas, šostienas. Visu vakarā paša uzpatīt taisījām. Ai, tikai ne ēst. Nē? Ja nezinu, tu vienmēr līdz 12 nedēļiem kādā lietas. Bet kas to visu tagad apēdīs? Spainīt ar kafiju gan jā. Bet neko citu no koņas pretī neņems. Kā? Nu labi, tad kafiju. Spainīt ar kafiju jā. Jā, kāds iestāsts sapēcīšu kārstu, jā? Tūlīt. Meitenes, nu taču pastāstiet, nu kā tad atlidojāt? Kā jums tas flights izgāja? Kāds baigs? Sorry, nu no tāņu valoda izlaik. Nu lidojums, nu kā jums? Lidojums. Lidojums, nu kas atcerās, tas jau var pastāstīt. Bet nu nekas īpašs. Lidosta, taksfrī zona, lidmašīna.
lidos. Jā, taksrizona lidmašīna. Viss sākas ar taksrizonu. Mūsu mākoni izpirka gandrīz visu, kas bija. A pēc tam lidmašīna sagribējas viņi aiziet uzpīpēt. Normāli, poletē, A šeit muita viņu gribēja aizturēt. Pilna soma un nevarēja atrast pasi. Nu, bet īstenībā es jau neesmu neko tādu izdarījusi, bet tas muitnieks gan uz tevi apcimet, ka tas laidīja vienā laidā. Kāpēc? Meitenes, nu beidzot lēsties. Makolīt vienmēr mums tāds brīdis ir taisījusi, klausies. Ko jūs tur lūdzaties tādiem sīkumiem? Labi, pa ceļu vēl kaut ko nesahēju. Tieši tā. Bet, Poene, tas tās tik ar sevi. Kā tev klājas? Tev taču bija Latvija sava māsa saimniecība. Kā tu vispār tik jau šeienes uz to īriju? Nu jā, bija saimniecība Latvijā, bet, nu, tagad esmu šeit. Nu, tas, jau zini, bija ļoti labi laika, paņēmu kredītu. Nu, tad sākās, paši taču zināt, Latvijā grūtie laiki, nācās aizbraukt. Visi brauc, nu, es tā, nu, ko, kredīti jāapmaksā, bet daudz jau īpaši vairs nav palicis. Bet, nu, tāpat ir ko darīt un darīt. Bet nemažēloju gan. Ar tiem kredītiem tā ir. Visi līdzingi, visi kredīti, tas ir darbs smags. Jā. Nu, Bet interesanti, kā tad mūsu jaunākajai puķei ietās? Rūdzu, puķi, beidz nāsāties apkārt. Pastāst par sevi. Saulīt, nāc, pastāst. Nu, ko tad man tur bagāstīgi stāstīt? Jūs jau te stāstīt, Es ir palūkāt cepeti krāsnī. Paņēmu mašīnu, tagad kredītā, tūlīt atkal būs visi taksi, insurance jāmaksā. Pareiz, tā gada beigas, tūlīt pat NCT būs jāiet. Es nelieku. Kas ir tās par sieveni? Puieni, kā tur bija latviškas NCT? Tehniskā Jā, tūlīt atkal būs jāiet. Es nevaru. tāds nav. Darbā vispār, tā rota mainās visu laiku. Kas tas par rota vīrusu tu slimnīcā strādā? Pati tu kā rota vīrus. Darba grafiks angliski. Nu būtu uzreiz latviski teikums. Tur vispār, tur crazy. Tur vienu nedēļu, 2 dienas jāstrādā, otru 6. Tad vispār neko nevar darīt. Klausaties, meiteni. Mana vecās mātes radiniece ir atstājusi mantojumu Jūrmalā. Jūrmalā pie oligarkiem. Labi, ka nav Ventspils. Nē, Rozīt, Jūrmalā. Bet, tur jau droši viss tas laiku aizņems, visi tie dokumenti. Kā tur ir magori? Nu jā, tie notāri un nodevas. Klapā tas liels, bet tas ir to vērts. Bet, protams. Bet kā ar puišiem? Ir kaut kāds rīktīgais pielūdzējs? Ir Rozīga. Nu tad stāsti. Viņš ir tāds, tumšiem matiem, zilām acīm un garā augas. Kaut kāds alentelons? Gandrīz vai. Vīrietis ir stabils. Viņam ir nauda un esot arī kaut kāds biznes. Mēs nepagājām tikai sarastamies, jo viņš ir no Latvijas. Bet, mēs jau pavisam drīz tiksimies. Cik mīļi. Meitenītes, beidzot plēsties. Labāk, Magdalīna pastāst, kas tev jaunas? Jā, tev savu. Te visi stāsta, bet pastāst, kas ir? Mani kā parasti, kā ar bitēm. Nekad neko nevar zināt. Cīņas, jaunākie skandāli, politiskās aizkulisas. Visur jābūt, visur jāpastēj, pašā laikā jau nepietiek. Mākoli dzirdējām. Tad ar vieniem balles, tad konferences, tad sapulces, tad izstādes. Tieši tā bija dzīvojama. Interesanti tev tā dzīve, ko? Interesanti, ļoti interesanti. Es domāju, tev iet pie dūšā tā profesija.
Maskačkas, sākam celt jaunu elites rajonu. Ai, ar šito viņam pilns auss piedzēdājus. Jā. Pēc 2 gadiem būs prieks redzēt Maskavas ielu ar augstu infrastruktūru un modernu rajonu. Projektus daudz. Un pēc 10 gadiem vairs Rīga nebūs graustu šausmu māju ar komunāliem dzīvokļiem. Drīz Rīgā būs viskaistākā Eiropas pilsēta. Vai, vienīrosītei, ko mums jādarbo? Jā, Iemīt, mēs taču pārvāksimies uz Maskačku, ko? Sakat, krāt naudu, a to nepietiek. Nu jā, augstu sēdi un tālu redzi, ko. Kad kā tad ar personīgo brāzi ir vajadzīgi? Ceru, ka labi. Magone? Ir kaut kādas ziņas? Ziņas, pagājiet. Tu līdās uzvedīšu. kas par ziņām? Privātās. Privātās? Jā. Kaut kas jau ir. Meitenes, jums šeit printeris ir tāda maza melna kastīte, kas maļ koku un spļauj ārā papīru. You must be joking, right? Roza, pat mums ir tāda koku apkastīte. Nu, ir mums printeris, internets, viss mums ir, nedzīvojam jau Latvijā. Nāc šurp, Magoni, parādīšu tev visu. Nāc. Puene, jā, kafija. Jā. Rozi, tikšu galā. Magoni, būs tev kafija. Lūdzu. Stāsti, nu kā tu tev ar tiem vīriešiem iet, ko? Vai tad tikai darbs un nekādas slogas? Esmu laimīga. Neuztraucies. Uzmanības man pietika. Bet es skatos, ka pati tikai sarakstīs attiecības virtuālas. Virtuālas attiecības. Mēs jau pavisam drīz satiksimies. Un visiem būs tāds surprise. Jā. Roze, labāk ievāc dziļu elpu, bez stresa. Magoni, vai tu nevar atnāk pasīties to printeri? Pišķi, printeri! Nav. Čabuli? Pintariņš? Ak, tu šuļs! Ak, tu blēdis! Es uz 2 dienām aizbraucu, nu paskaties. Blonda, rīža, ir. Nu kā nav kalna cilvēka, mēs tev... Pagaidi, kā tu dabūji šitās bildes? Kāpēc tu aizties manas bildes? Tas ir mans čabulīts, tu redzi? Kāds tavs čabulīts? Tas mans pipariņš! Tavs pipariņš, tu redzēsi, tev tikko teikt, zilas acis, gara augumu un pasties to augumu. Tev kaut kādas ilūzijas, man liekas. Tu tur čatojies ar viņu, ja? Un tu iedomājies, ka mans vīrietis ir tavs, ja? Ak, tad tu man vēl vīrieti atcels tagad, ja, Rozīt, atkal jau sāksies. Ko? Tas ir pa daudz, ko tu vispār. Man ir attiecības 3 gadi ar viņu. Es tev īstenībā varu parādīt. Viņš man raksta, ka viņš man mīl. Meitenes, kas tā par bļaušanu? Viss te Dublina jau rīt no jūsu bļaušanu. Nolikt savu čaļu, ko es tev tūlīt visu paskaidrošu. Klausies. Ne mani klausi, mani. Vat paskaties, ja? Tas žuliks, tas blēdis, mans vīrietis. Man ir attiecības 3 gadi, un man ir biznes kopīgs, un komandīnu, un viss. Viņa saka, ka viņš tas šābulīgs. Mans vīrietis, tu redzi? Tavs vīrietis. Rozīt, tas ir tavs. Jā, tas ir mans, tu vari iedomāties. Es tev rādīšu. Es taču pusi Maskačkas novisu, ko plus tālāk. Tas ir viņa biznes, tu saproti, Maskačka. Ko? Tas ir mans biznes. Man tētis no bērnības uzdevināja. Es visu to izdarīju, un tu gribi. Man tas neinteresē, Rozi, man tas neinteresē. Tas ir mans vīrietis, es jau tev tikko teicu, mēs sarakstamies. Mēs jau pēc 2 dienām randiņš sarunās. Kāds randiņš? Manu vīrieti gribi paņemt, un vēl biznesu, ko tu tur iedomā? Vīrieti, es tev tikko teicu. Nu, zini ko, tas ir pa daudz. Es tev galvu nospravēšu
tagad teikšu. Jūs te tālāk nezinu ko, bet jūs jau nezināt, ka man arī ir ko teikt par šo kadru. Par šito? Par manu čapuri? Tu vīru dzīvi? Jā, arī mans. Ew, bet te jau baigi labā reportāžu sanāk. Ūdenīti patri! Ūdenīti patri! Kādu viņu zini? Klausieties. Tas bija toreiz Latvijā. Tūlīt pēc universitātes rosīt satiku kādu kurdu. Likās ar nopietniem nolūkiem. Pacekot lūdzu man palīdzību. Nu, protams, ka mana labā sirds, manā muļķis sirds. Nedīkam par kalvotāju masīt. Iedīka kā circeps kalvas. Circeps? Viņam tu ņemtu. Tad tu gribi pateikt, ka mans pipariņš, viņa čādonis, tavs kreidinīta kratnieks?